Varbūt kāds vēl atceras tās avārijas. Varbūt kāds atceras, ka tas notika pie Saldus. Varbūt kāds domās, ka to visu redzēja televizorā. Un pareizi arī būs. Jā, tas bija televizorā, un cilvēki bija izbrīnīti. Pirmkārt, kāpēc pavisam jaunā krustojumā uzreiz pēc remonta ir tik daudz avāriju? Un kāpēc nevar saprast, kā te veik kreiso pagriezienu abos virzienos no galvenā ceļa? Un kur palika ieskriešanās josla, izgriežoties uz šoseis no sānceļiem? Nu, lūk, pēc šī mūsu sižeta pieteicās vīri, kas zinot, kā tur visam jābūt, kas tur ir uzbūvēts un kā tur pareizi jābrauc. Kāds ir tas stāsts par šo uguns? Kāpēc viņš ir izveidots tāds, kā viņš tagad ir? Kur pazūd tās joslas, kur izveidojās šā vidēja josla un cik tas ir droši? Nu, būtībā, teiksim, gan ceļus, gan ceļu mezglus projektiem pārbūvē, izmantojot valsts ceļu tipveidu projektēšanas uzdevumus. Un tipveidu projektēšanas uzdevumos parasti katram posmam nosaka kaut kādas specifiskas prasības, un tā skaitā dod arī atsauces standartiem. Tātad, lai šis ceļu mezgls atbilst Latvijas standartam, būtībā nevarēja būt vai nevarēja atstāt šādu slīpu leņķi, jo principā šis leņķis ir apmēram 50 grādi. Ja, un normālā veidā būtu, ja šis teiksim, pakārtotais ceļš ar galveno ceļu krustotos taisnā leņķī, nu tā robeža te varēja būt 12 grādi uz katru pusi. Ja. Ja šādā veidā viņš būtu pārbūvējis, tad, protams, ar kreisiem pagriezieniem, teiksim, tās problēmas būtu krietni mazākas un ne tādas, kā šobrīd ir. Dotajos apstākļos ir, teiksim, sakārtota, nu, teiksim, braukšanas kustība uz galvenā ceļa. Tātad ir galvenais taisnais virziens un kreisās nobrauktos joslas. Tie skatās arī bīstamākie manevri, būtībā šie te kreisās nobrauktos. Ja, un tāpēc šī gadījumā šīs te joslas ir kanalētas, ja, lai uzlabotu satiksmes drošību. Bet nu, tomēr mēs nonācām pie tā, ka mums divas mašīnas apstājās šeit vidū, abi gaidīja kreiso, abi neredz aiz otras mašīnas, kas aizmugurē notiek, līdz ar to nogriešanās. Nu, pat ja mēs mainamies labajiem sāniem, ir diezgan nedroši, jo ja mašīnas gan augstas, tur var pāris fūras noslēpties aizmugurē, aiz tā skata. Jā, visu, teiksim, uz ceļa nevar atrisināt tādā veidā, ka braucējiem nebūtu jāņem vērā, kas rakstīts satiksmes noteikumos. Un satiksmes noteikumos ir pateikts, ka šeit ir tāda 930 marķējuma, un būtībā tā automašīna piebraucot pie šī marķējuma dod ceļu tam, kurš ir jau šajā te krustojumā un tā ir manevra. Nu, jo tas jau sanāk diezgan riskanti. Pirmkārt, cilvēks sāk sacensties, kurš pirmais pāros pār tā līnijai, un otrs tā līnija 9 mēnešus gadā jau tas nav redzams dēļ sniega. Arī tas, un vienlaicīgi šīs te mašīnas viena otrai aizsadz redzamību. Jāredz arī tas pārējais ceļš aiz šīs te mašīnas, jā, kas brauc. Cilvēki vietējie prasīja, kāpēc pazuda šīs te ieskriešanās joslas uzbraucot uz Liepājas šoseis? Princips ir tāds, ka ir iedot iespēju no galvenā ceļa nobraukt ātri. Šī gadījumā šeit ir iedot labās nobrauktos joslas, lai atbrīvotu pamatceļu. Ja? Bet tam, kurš brauc no pakārtotā ceļa, viņam netiek iedot tāda iespēja ātri uzbraukt. Tieši no satiksmes drošības viedokļa to var, apstrīdēt, ja, ka varbūt tas nav labi, ja, bet mezglu standartā ir iestrādāts būtībā Vācijas normatīvs pēc analogiem principiem. Un uz pakārtotā ceļa, es saprotu, ka autovadītājiem tas varbūt nepatīk, ja, bet viņiem ir jāskatās un tikai tad jābrauc uz galvenā ceļa. Vēl viens iemesls ir tas, ka būtībā, jo ceļš vai ceļa mezgls konkrētajā vietā ir platāks, jo ir lielāka neskaidrība autobraucējiem, pa kurien braukt. Teiksim, šī gadījumā taisot kreiso manevru, viņš tikpat tās labi var kļūdīties un iebraukt arī labās uzbrauktos joslā. Ja? Jo platāks krustojums ir, jo ir ilgāks krustojums šķērsošanas laiks. Jo platāks krustojums, jo grūtāk viņš šķērsot, arī mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem. Tas nozīmē, ka tā vietā, ja kāds griežās, tas šosejas ātrums tajā brīdī ir 20, 30, 40 km/h pie palielas plūsmas. Un es visi braucu no Summersounda. Tikko viens tiek robiņā izbraukts, nozīmē, ka viss tā šoseja pirms un pēc brauc uz 30, 40. Nevis varēja izskriet. Taisnība, jā. Bet, tagad mums tur ir smukas strīpas, līdzens asfalts, viņš ir diezgan līdzīgs iepriekšējiem. Tur tiešām neko nevarēja vairāk izdarīt.
Būtu labi, protams, ja viņš būtu bijis pārbūvēts, bet šī gadījumā nauda tika iedalīta tik, cik viņa ir, un šeit tika veikta segas pastiprināšana, bet nevis pārbūve. Mēs vienkārši salāpījām asfaltu. Jā, mēs būtībā izgājām uz gandrīz vai vecajām robežām tādas, kā viņas bija. Vai jūs esat pētījuši, kāpēc šīs avārijas tagad pēc tās segas atjaunošanas ir notikušas? Uz kādu grābekļa cilvēku uzkāpa? Lielākoties ir tā, ka pēc segas atjaunošanas, seguma atjaunošanas, braukšanas apstākļu uzlabošanas cilvēki sāk ātrāk braukt. Un tas ir viens, un otrs, ka principā, protams, ja šeit bija labās uzbrauktos jolas, un tagad viņas nav, cilvēkiem jāpierod pie krustojuma. Ja viņi ievērot satiksmes noteikums, droši vien, ka šo te avāriju būtu mazāk. Mēs varētu cerēt, ka pēc kāda gada vietēji, ja būs piešaujušies, avārija būs mazāk. Tāpat nav Latvijas pieredze, tā ir ārvalsts pieredze, ka būtībā no jauna pārbūvētiem, atjaunotiem ceļiem vienmēr pieaug ātrumu. Un pirmajos pāris gados arī pieaug satiksmes negadījumi, kas pēc tam samazinās. Nu ko, paskaidrojums esam saņēmuši. Ko tad mums būtu jāsaprot? Pirmkārt, izrādās tā nav bijusi krustojuma pārbūve, bet tikai seguma atjaunošana, tāpēc arī nekāds brīnums nevar prasīt. Jebkurš uzlabojums prasītu vairāk naudas, nekā bija pieejams. Otrakārt, uzzinājām, ka ceļš esot uzbūvēts pēc vācu standarta. Tas laikam nebūs īsti arguments, kas Latvijā pārliecina, jo mums jau ir pēc ārzemju standarta izbūvētais MP14 ceļš, pa kuru joprojām neviens neprot braukt. Treškārt, uzzinājām, ka, lai arī seguma atjaunošanas rezultātā pēc vācu standarta ir pazudušas ieskriešanās joslas, profesionāļi saka, ka cilvēki pieradīs un viss būšot labi. Ceturtkārt, uzzinājām, kā griezties pa kreisi no galvenā ceļa. Acīm redzam, mašīnām jāmainās ar labajiem sāniem, un acīm redzot, abi vadītāji neredz, kas notiek aiz mašīnas, kas stāv pretī. Tātad, ko mēs varam darīt? Esam uzmanīgi šajā krustojumā, vismaz kamēr pieradīsim pie jaunā standarta.